Sveiki, draugi! Ar šo video mēs iesāksim tādu nelielu rubriku, kurā mēģināsim jums pastāstīt par apavu brendiem, kurus mēs MySport kompānijā pārstāvam. Un šodien runāsim par Hoka, vai kā sākotnēji šī kompānija saucās Hoka Onei Onei, viens no mūsu ejošākajiem, populārākajiem un tādiem nopietnākajiem brendiem. Kompānija Hoka, vai kā es teicu, sākotnēji Hoka Onei Onei, dibināta 2009. gadā Francijā, Francijas vidienē pie Annecy ezera. Un viņa nenokrīt gluži no zila gaisa, jo kompānijas izveidotāji divi franču kungi jau cienījamos gados, Žan-Luks Diārds un Niks Marmuts, nāk no apavu vides, jo viņi ilgus gadus ir strādājuši kompānijā Salomon un pielikuši savu roku pie lielas daļas vēl joprojām populāru Salomon skriešanas apavu, sevišķi trail apavu. Lūk, 2009. gads dibinās kompānija. Tas ir laiks, kad pasaulē dominē, varbūt ne gluži dominē, bet populāri tieši minimālie apavi. Līdz ar to šī te Hokas filozofija, kad šie apavi ir tādi milzīgi ar lielām zolēm sākotnēji izraisa kādu zinām pretestību, pat zinām izsmieklu. Taču traileri ātri ieciena šos apavus, jo šī lielā puta mīkstā izrādās ļoti labi strādā. Un, te jāņem vērā tas, kā es teicu pirms brīža, ka šie divi kungi, viņi jau nenokrīt no zila gaisa. Viņi ir ilgus gadus strādājuši apavu industrijā un ļoti labi saprot, kādēļ viņi veidoja šo apavu, kāpēc šīs ģeometrijas ir tādas, kādas viņas ir. Kas tad ir atšķirīgais tieši Hoka apavos? Tad šis saucamais metarokers vai apavu pārvēliens, kas tajā laikā atšķīra šo apavu ļoti radikāli no citiem apaviem, apavu vieglums, jo Hoka tajā laikā ļoti atšķirās no pārējiem ar savu apavu vieglumu, kas attiecīgi arī nozīmē to, ka apavu resurs bija īsāks. Jo tas ir jāsaprot visiem, ka jo apavs vieglāks, jo šī apavu resursi viņš būs īsāks. Bet tātad pārvēlienu veids, vieglums un pamatmērķis panākt, lai trail skrējienā būtu ļoti, ļoti forši un ērti skriet tieši lejup no kalna. Tas bija sākotnējais mērķis. Vēlāk jau, protams, attīstot visu skriešanas līniju. Šobrīd Hokas sortimentā būs gan trail apavu, gan asfalta apavu, gan sacensību apavu, gan recovery, gan pārgājienu un tālāk tā joprojām. Vai viņi gāja pareizā virzienā, to jūs varat paši izvērtēt pēc tā, ka šobrīd gandrīz lielākā daļa skriešanas apavu jau ir ar lielākām zolēm, ar tādiem atšķirīgiem pārvēlieniem, kā tas bija, teiksim, pirms gadiem 15, 20. Nu, lūk. Bet abu kungu domas un inovācijas lido tik ātri, ka vienā brīdī viņiem ir skaidrs, ka ir vajadzīgs papildu finansējums šim visam, un 2013. gadā kompānija tiek pārdota, un šobrīd viņa juridiski ir amerikāņu kompānija, atrodas Kalifornijā. Līdz ar to mēs bieži klientiem tā arī stāstam, ka kompānija ir franču saknēm un asinīm, bet viņi šobrīd ir amerikāņi. Šobrīd kompānijas nosaukums vairs nav Hoka Onei Onei, bet tikai Hoka, jo šis vārds vai teikums Hoka Onei Onei maoru valodā nozīmē tā kā lidojums virs zemes. Taču visā pasaulē cilvēki ar to putrojās un sauca viņu angliskajā versijā kā Hoka 1-1. Attiecīgi, lai to putru novāktu malā, tad beigās šobrīd kompānija ir vienkārši Hoka. Par visu sīkāk tagad iesim pie sienas un mēģināsim jums vienkāršā valodā parādīt aptuveni to mūsu sortimentu un kā tad viņš izklājās kaut kādā zināmā secībā. Iesim pie sienas. Lūk, esam tagad pie mūsu sienas, kuru esam iztīrījuši, lai piepildītu viņu kaut kādā zināmā secībā, pareizi sakot, nevis zināmā, bet loģiskā secībā, lai jums būtu vienkāršāk orientēties, kādi apavi mums ir un kādi varbūt jums tad arī ir nepieciešami un kādi nē. Ja mēs ņemam jebkuru no skriešanas brendiem, gandrīz vienmēr viņiem būs viena skriešanas kurpa, kur mēs vienmēr varētu likt tādā iedomātā aplī centrā ar domu, ka ja jums ir vajadzīgs kaut kāds viens apavs no brenda, ar kuru jūs varat izpildīt tādu visdažādāko treniņu ciklu, tad Hokas gadījumā tas noteikti būs Cliftons. Šajā gadījumā Clifton 10, tātad 10. paaudzes apavs. Ieliksim viņu šeit tādā centrā. Kādiem skrējējiem paredzēts Cliftons? Noteikti visiem tiem, kas tikai grib iepazīties ar Hoku, tad es vienmēr iesaku sākt ar Cliftonu. Tur jūs vislabāk saprastu šīs kompānijas apavu filozofiju, šī apavu pārvēlienu, kā viņš skrien un tā. Tad Cliftons numur 10 liekam centrā. Ja vēlaties vēl augstāku amortizāciju un jūsu skriešana pamatā ir tāda mierīga, lēna, kā es saku, meditatīva, tad tas būs Bondi 9. paaudzes apavs, ko liekam tad šeit virs Cliftona. Cliftons virs viņa, iedomājamies mīkstāku Cliftonu, tas būs 9. paaudzes Bondi.
ļoti populārs arī staigātājiem uzreiz jāpiemina. Tiem skrējējiem, kam treniņu metodikā ļoti daudz, ne ļoti daudz, bet vienkārši, kur iekļauj savā treniņu metodikā arī ātrumdarbus, intervālus un kuriem vienkārši patīk paskriet žiglāk, un arī noteikti jau šo apavu var sākt izmantot arī amatieru līmeņa sacensībās, jo viņi skrien diezgan žigli. Tas būs Mach 6. paaudzes apavs. To tad savukārt liekam šeit zem Cliftona. Un kā 4. šī te rindiņā ievietosim Rincon 4. paaudzes. Ļoti fēns apavs, nedaudz budžetīgāks, tad attiecīgi tiem, kas varbūt grib iekonomēt varbūt kādu eiro, bet te pašā laikā ļoti, ļoti labas kvalitātes kurpīte, un es teiktu, ka arī viņa ļoti labi sevi parāda vienkārši staigātājiem, jo izskatās ļoti stilīgi. Attiecīgi jums ir vienlaicīgi gan iešanas kurpa, gan skriešanas. Rincon 4. noliekam tātad šeit. Lūk, mums ir izveidota tad centrālā rinda, kur ir 4, bet diezgan dažādas kurpītes jau. Būsiet dzirdējuši par to, ka skriešanā apavs sadalās neitrālos apavos, kas ir šī te visa rinda, un atbalsta apavos. Ko nozīmē atbalsta apavs? Pāris vārdos burtiski atbalsta apavs skrienot mums neļauj pēdai vai nu pronēties vai supinēties. Tātad šādas te kustības ir ļoti, ļoti nostabilizētas. Hokas gadījumā atslēgas modelis atbalstam ir Arahi, 7. paaudzes Arahi. Maoru valodā vārds Arahi nozīmē vadīt. Jā, attiecīgi šeit šī te iekšas daļas puta vai saucamais G-frame, kā to sauc hoka. Viņš ir nedaudz stingrāks, attiecīgi viņš neļauj pēdai iegāzties, kad mēs skrienam ar vieglu pronētu pēdu. Uzreiz jāsaka tā, vai jums ir vajadzīgs Arahi vai Cliftons, to atstājiet mūsu ziņā. Jāsaka godīgi, jūs ļoti bieži putrojaties ar to, kad jums vajag šo vai kad jums vajag šo. Tā kā es iesaku sevišķi tādiem izteiktiem amatieriem, baigi ar to nefilozofēt, nāciet pie mums, kopā tiksim ar to lieliski galā. Lielākiem skrējējiem, smagākiem skrējējiem vai tiem, kam patīk masīvāka apava, lielāku putu, atbalsta apavs Gaviota, ko liksim šeit pretī Bondi modelim. Gaviota spāņu valodā nozīmē kāja, tad iedomājamies kādu čalu, kurš ir 20 kg smagāks par mani, bet skrien kā kāja apmēram tā. Gaviota Arahi atbalsta apavi. Tos liekam tad pretī Cliftonam un pretī Bondi. Un viens no jaunākajiem hokas modeļiem Skyflow ar vieglu atbalstu, bet arī salīdzinoši žigla kurpe. Tādēļ šo apavu novietosim šeit pretī Macham. Attiecīgi, ja ir vēlme skriet nedaudz žiglākā Gaviotā vai Arahi, bet būt ar nelielu stabilitāti, tas noteikti būs Skyflow modelīts. Esam nonākuši pie ātrajiem apaviem. Šeit ir tā. Sacensības, temps, ātrums. Tātad visiem tiem, kam interesē skaitļi, vai kam ir daudz treniņos, iekļaut jau ātrumdarbi, intervāli, kas paskrien stadionā un tā tālāk un tā joprojām. Hokai, Rocket X2 karbona apavs, cita veida putu materiāls kā visos šajos apavos, attiecīgi paredzēts ātrai skriešanai gan elites atlētiem, gan arī tiem amatieriem, kas spēj kaut kādā treniņa ciklā pastrādāt arī krietni ātrāk kā jau ar šiem apaviem. Rocket X2 pati hoka šo apavu pozicionē 5–10 km, bet es teiktu, ka viņš diezgan labi strādā arī pusmaratonam. Maratonā gan jāsaka, tur vajadzīgas tādas stipras kājas un jāskrien krietni zem 3 stundām, tad šī botiņa būs ļoti laba. Cielo X1 otrā versija, jaunā hokas maratona kurpe. Lieliski strādās pusmaratonistiem, maratonistiem, tiem, kas skrien žiglāk, bet ļoti labi arī intervālu darbiem stadionā. Ļoti viegla, ļoti skaista, manuprāt, kurpe. Arī peba puta, karbona plāksne. Viss tas, kas ir šobrīd iespējams apavos no jaunākajām tehnoloģijām, tas viss ir šī te apavā. Šo liekam šeit virs Rocket. Mach X 6. versija. Apavs ar šķiedras plāksni, šeit nav karbona plāksni, 2 veidu putas. Šo apavu hoka pozicionē kā tempa kurpe, bet es teiktu, ka lielākajai daļai amatieru skrējēji viņi var būt arī kā sacensību kurpe. Šo liekam šeit pretī klasiskajam Macham. Tātad klasiskais Machs bez plāksnes, Mach X ar šķiedras plāksni. Un tempam, ātrumam, sacensībām vai kaifīgiem skrējieniem, kad gribās paskriet ar vēju. Kā pēdējo liekam Cielo Road. Tā ir tad ļoti, ļoti šaura specializācija. Mēs viņu iesakam visiem tiem skrējējiem, kam patīk padzīvoties pa stadionu, paskriet ātrumdarbus stadionā. Var izmantot ātram piecītim, varbūt arī desmitniekam, ja esat patrenējies. Un tā ir viena no ātrākajām hokas kurpēm. Es teiktu, lai precīzāk viņu saprast, iedomājieties, ka jums ir naglene bez naglām. Apmēram tāda
Tāda šī nozīme ļoti labi būs vieglatlētiem, kuri darbojās daudz stadionā un tā, jā. Cielo Road. To liksim šeit zem Maka-X un blakus Rinkonam. Šobrīd mēs esam izveidojuši tādu klasisku hokeja asfalta skriešanas apli, kurā es ceru jums kļuva nedaudz vieglāk orientēties un saprast, kā tad mēs šos apavus grupējam un kā jums varbūt nepieļaut tādas ļoti, ļoti rupjas kļūdas. Uzreiz pateikšu, kas ir šīs kļūdas. Kļūda ir tad, ja jūs pērkat Gaviotu pēc izskata vai Bondiju pēc izskata un mēģināt ar viņiem skriet kaut kādus ļoti ātrus stadionu darbus. Tas patiesībā no biomehānikas viedokļa ir diezgan neveselīgi un nekas tur īsti labi nesanāks. Vai otrādi, kad jūs pērkat šādu apavu un skrienat ar viņu ļoti, ļoti lēnu, garu bāzes treniņu uz apjomu. Arī tad sanāk beigās tāda diezgan liela putra un nav nekādas loģikas. Attiecīgi, ja jūs tomēr izvēlaties skriešanas apavus precīzi pēc viņa nozīmes, tad parasti viss ir ļoti feini un apavs ļoti labi skrien. Ok, bet tagad dosimies pie trail apaviem. Hoka trail skriešanas apavi. Trail apvidus attiecīgi meži, taciņas, stirnubuki, vilkaču maratoni, Montblāni un tā tālāk un tā joprojām. Kā centrālo apavu sienā ievietosim Speedgoat, 6. paaudzes Speedgoats, nosaukts traileri zinās Karla Melcera iesauka Speedgoat, tātad viņam par godu šis nosaukums. Speedgoat 6 noteikti hokai ir viņu centrālā taku skriešanas kurpe. Attiecīgi tieši tāpat kā ar asfalta apaviem, ja mums būtu jāņem viena kurpe no hokas, ar ko skriet pa cietu segumu, tas būtu Cliftons. Savukārt meža versijā tas būs Speedgoats. Ar ko viņš ir feins? Ļoti agresīvs, bet te pašā laikā atsaucīgs grips, kā es to saku, tāda ļoti lipīga kurpe, ļoti labi skries pa dažādiem segumiem, varbūt būs diezgan pastīvs, ja mēģināsiet ar to skriet pa asfaltu, bet mežam un tādam agresīvam tehniskam trailam ļoti, ļoti feina forša kurpe. Ja vēlaties lielāku amortizāciju un nedaudz mīkstāku apavu, bet te pašā laikā arī ar ļoti labu agresīvu gripu, tā būs Mafate 4. paaudzes. Par šo apavu atsevišķi jāpiemina tas, ka tā ir pirmā hokas kurpe tieši ar Mafate. Hoka sāka savu darbību, un Mafate bija tas apavs, kuru sākotnēji varbūt visi sauc par klaunu kurpēm, bet tā kā traileri viņi novērtēja ļoti ātri, tad jā, šī kurpe ir tā, ar ko hoka ir sākusi savu darbību. Viņu liksim virs Speedgoata, jo it kā vizuāli jums varbūt liekas šī apava vienāda, bet Mafate šī starpzoles puta, Profilite Plus puta, ir ļoti, ļoti mīksta. Attiecīgi šis apavs ir par kārtu mīkstāks kā Speedgoats, un lai jums būtu vieglāk varbūt uztvert šo info, iedomājieties, jūs stirnbukā skrienat zaķīti vai buku. Es vairāk jūs virzītu uz šo apavu, taču, ja skriesiet lūsi un vilku un kaut ko vēl garāku, tad es pamatā jūs virzītu vairāk uz Mafati, lai šis apavs būtu nedaudz mīkstāks un skrienot no kādām grantenēm vai cietākiem ceļiem, kas parasti gadās garākos teilos, šī kurpīte varbūt nedaudz vairāk jums nāks palīgā. Bet tas tā aptuveni nosacīti. Torrent 4. Viegls, ar jaudīgu gripu, tie, kam patīk paskriet žiglāk un attiecīgi nedaudz arī budžetīgāks, bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti laba kvalitāte. Līdzīgi kā lielāko daļu trail apavus var izmantot arī pārgājienos. Torrent 4. Viņu liekam šeit zem Speedgoat. Centrālā grupa, tad Speedgoats, Mafate un Torrents. Challenger ATR 7. paaudzes apavs. Viena ļoti, ļoti īpaša kurpe. Kādēļ tā? Tādēļ, ka Challengers jau sākotnēji tiek izgatavots ar domu, ka ar viņu būs feini skriet gan pa mežu, gan pa asfaltu, vai pa cietu segumu. Ko patiesībā arī nosaukumā šie 3 burti ATR arī nozīmē All Terrain Road. Attiecīgi, putas materiāls ir ļoti, ļoti atšķirīgs no Speedgoata, un ja ar Speedgoata skriešana pa cietu segumu būs diezgan stīva un stingra, savukārt Challengers ļoti labi skrien gan tur, gan tur. Līdz ar to viena no populārākajām kurpēm Santiago ceļam, Fishermanam vai garākiem pārgājieniem, vai vienkārši kā ikdienas apavs tie, kam patīk pastaigāt pa mežu nojotājiem un tā tālāk un tā joprojām. Attiecīgi viņu liekam šeit pretī, kā tādu nosacītu visurgājēju. Nonākam pie tempa kurpēm vai ātruma kurpēm. Sāksim ar pašu ātrāko hoka apavu. Tekton X3 hokā. Tikko mēs redzam nosaukumā X, ja, tad tas nozīmē to, ka apavā būs iestrādātas karbona plāksnes. Šī gadījumā 2 paralēlas plāksnes, lai mežā it kā šo apavu izlīdzsvarotu. Viena no ne tikai hokas, bet vispār visu trailu kurpju ātrākajiem apaviem izmanto daudz pasaules elites skrējēji. Arī daži no mūsu ātrākajiem skrējējiem skrien šī apavā. Tad Tekton X3
hokas ātrākā kurpe priekš taku skriešanas. Jaunākais hokas apavs Mafate X. Atkal X nozīmē to, ka zolītē būs iestrādātas 2 karbona plāksnes, ļoti liela, agresīva, liela puta, foršs grips. Nekādas sakara, jāsaka godīgi, ar šo Mafati. Viņa ir radikāli atšķirīga. Kam mēs viņu iesakam, gariem skrējieniem, ultraskrējieniem, tie, kam patīk liela stabilitāte, lai šis apavs būtu palīgs tādās garās distancēs. Manuprāt, ļoti labs garākos pārgājienos kalnainā apvidū. Ļoti ātrs apavs īsajiem treiliem, bet jāsaka godīgi, ar īsajiem treiliem rietumos tiek domāti 25, 30, 40 km. Attiecīgi mums dar gandrīz jebkuram mūsu klasiskajam treilam. Bet jāsaka godīgi, ļoti maz tā amortizācijas, jo kurpe ir ļoti ātra, ļoti agresīva. Tātad tie, kas tiešām grib uzskriet žiglāk, tātad zināls, ļoti feina sacensību līmeņa kurpe no hokas. To noliekam šeit pretī Torentam. Un lūk, esam sakārtojuši hokas treilu skriešanas apavus zināmā kārtībā, zināmā secībā. Ceru, ka tas jums palīdzēs vieglāk saprast vai izprast, kura skriešanas kurpe jums būs labāka, kura ne tik. Tiekamies takās, visiem skriet!